Sveicieni tev, sveiki! Ar tevi kopā šobrīd ir Inga un Petersona. Un es vēlos video sākumā tev pastāstīt, par ko būs runa, jo cilvēki ir ļoti aizņemti un viņi mēdz arī video neklausīties. Es esmu iesākusi vadīt veselības un laimīga cilvēku skolas, dzīves mākslas skolas. Un dzīves mākslas skolās mēs mēdzam runāt arī par veselību. Un tieši tāpēc šodien tapa šis projekts un šis video, jo mēs parunāsim par vienu no produktiem, kas ir alojas veras produkts, kas ir pirmais palīgs visam, gan, ja gadās kaut kur iegriezt vai sasist, vai, tātad jebkam. Par to es stāstīšu vēlāk. Šis ir bioloģisks produkts, kas ražots Vācijā, un mēs šobrīd strādājam pie jaunu partneru, sadarbības partneru meklēšanas, lai varētu atvērt pārstāvniecību arī Latvijā, jo mēs pārstāvam Dāniju, tas ir konkrētāk es un mans vīrs, es vadu skolas, bet mans vīrs tātad strādā kā uzņēmējs sadarbībā ar kompāniju LR Health and Beauty System. Un mēs esam izveidojuši latviešu valodā lapu, bloga lapu, kuru tu redzi apakšā. Tur tu vari visu atrast, jo ir cilvēki jau nemaz nedaudz, bet cilvēki, kas sākuši sūtīt no Vācijas, viņi ir piereģistrējušies gan kā partneri, jo tad viņi saņem 40% atlaidi, bet ir iespēja arī nopirkt, piemēram, kaut vai šo vienu produktu vienu pašu un piereģistrēties kā pircējam. Tad gan šis produkts būs ar 40% uzcenojumu, un šī cena būs konkrēti tāda, kādu tu redzēsi video beigās. Ja tu šo video noskatīsies un ja tev būs tas ieinteresējis. Lūk, tu redzi man aiz muguras puķi aloja vera. Aloja vera, puķa, ne dārzenes, ir ļoti augstvērtīgs un kvalitatīvs, un to pievieno visur, kur. Un vispār ir Eiropā vairāk kā 300 ražotāju, bet LR un Health and Beauty System ir viens no lielākajiem ražotājiem, un šī kompānija ir vācu kompānija. Un tā kā mēs ļoti daudz interesējamies par veselīgu dzīvesveidu, par bioloģisku dzīvesveidu, tad, protams, ka mēs meklējam dažādas iespējas sadarboties ar dažādiem uzņēmumiem. Un tā kā viņš Latvijā nav, tad mēs strādājam uz Latviju un dodam cilvēkiem šo iespēju. Lūk, šis Energy Spray ir universāls līdzeklis, kā teikt, vecmāmiņu recepšu grāmatu krājums, jo šeit pamatā ir 83% tīra alojas vera gēla. Un klāt vēl pievienotas 12 zālītes ārstnieciskas. Tā kā es teicu, ka cilvēki ir sākuši jau pirkt, ir sākuši arī nedaudz strādāt kā pārstāvji, un tieši tāpēc tapa šis video, lai par katru no produktiem zinātu, lai viņu pirktu, tad ir jāzina arī sastāvs un jāzina, kam viņu lietot. Šo Energy Spray mēs iepildam parasti šādās te mazās 30 ml pudelītēs, lai varētu nesāt visu laiku somā līdzi, jo viņš patiešām ir pirmais palīgs jebkurā situācijā. Ja nākās kaut kur varbūt iegriezt pirkstā vai uzraut vai kādu skrambu vai saka sāpēt kakls, vai varbūt, piemēram, kā manā gadījumā, ja kādreiz ir stress, es viņu pat pūšu rīklē, jo iekšā dzert viņam nevajadzētu, mums ir pietiekoši daudz citu līdzekļu alojas veras gēli, kurus var dzert, bet, teiksim, šādā veidā, lai noņemtu stresu, ātri var iepūst mutē, vai arī varbūt, ja ir miegainība vai tam līdzīgi, droši var pūst mutē caur gļotādu, lai viņš nonāktu. Droši viņi var lietot maziem bērniem, ja ir kaut kādi sasutumi, tad īpaši pamperus lieto un tam līdzīgi. Ar vienmēr sakot, kur vien ienāk prātā. Man daži saka, jā, kas tas tāds ir tik universāls, tad, latvietis ir tāds, kas par visu pārliecinās un baidās. Bet tad, kad es tev izlasīšu, kas šajā pudelē ir, tad tu sapratīsi, kāpēc viņš ir tik efektīvs, jo, piemēram, protams, ka tu vari pats to pagatavot, griezt aloju veru, ņemt gēlu, pēc tam doties uz aptieku, pirkt visus šos te ekstraktus un tad sanāks līdzeklis. Bet es ātri iziešu cauri, es nelasīšu, jo es paņemu no interneta un ļoti vērtīga informācija, jo es pati arī nemaz nezinu, ko katrs ekstrakts tā kā dod, bet pēc tam es sapratu, ja es visu to lasīšu, tev būs garlaicīgi, tu no katru par viņiem vari atrast internetā, bet galvenais, lai tu zinātu, kas viņā ir pievienots. Lūk, pirmais tātad alojas veras ekstrakts, kas ir 83% tīrs, tas ir tīrs gēls, paņemts mīkstumiņš, 83%. Es gribu tomēr aloju veru palielīt, kāpēc mēs visus produktus, gan krēmus, gan gēlus, gan pēcskūšanās krēmus, visu lietojam no LR un Health and Beauty System, ļoti kvalitatīvi produkti.
Un šis ir top produkts visā Eiropā, jo 32 valstīs ir pārstāvniecības, bet Latvijā viņu zina mazāk. Nu, lūk, un aloja pati satur 160 komponentus, dažādas aminoskābes, vitamīnus, minerālus un tam līdzīgi. Un tieši tāpēc vecmāmiņas viņu izmantoja. Otrs, kas ir pievienots propolis ekstrakts, tas arī mums visiem ir zināms. Un vienīgais, ko es gribu teikt, ir ļoti labas atsauksmes un dažādā veidā viņi ir pārbaudīti. Nu, propolisu sauc par dabas penicilīnu. Ja? Tātad, ja ārsts kaut kādā veidā liek lietot antibiotikas, mums tā bija, ka cilvēks noticēja tātad šim te produktam, ārsts lika dzert antibiotikas, jo bija iekaisums, un patiešām šis te produkts ļoti, ļoti efektīvi palīdzēja tikt ar visu kārtībā. Nu, un tātad palasi vairāk par propolisu, bet viņam ir dažādi mikroorganismus iznīcina tieši tādus, ar kuriem pat dažreiz antibiotikas netiek galā. Un tāpēc mēs arī ieteicām un sāka lietot un ļoti ātri tika ar visu kārtībā. Nu, kliņģerīšu ekstrakts arī ir zināms ekstrakts. Viņš mitrumu dod ādai un piemīt pretiekaisuma iedarbību un brūču sadzīšanu veicina, aloja jau veicina, propolis veicina un kliņģerīte veicina, tāpēc tas īstenībā ir tā kā tāds bum produkts, ja? Man visu laiku viņš ir mājās un vienmēr viņš man ir līdzi. Tad tālāk ir arī pelešķu ekstrakts pievienots. Tas arī atjauno ādas šūnas, viņu pielieto jūtīgai ādai, tā kā kompānijā ir arī dermatoloģiskais tests, tātad, teiksim, izslēdz jebkuras alerģiskas reakcijas. Un labs mutes un rīklas skalojamais līdzeklis, ko vēl es gribu ieteikt, jo es vienkārši skatos, ka pelešķu ekstraktu kā tādu var skalot maksas iekaisumu gadījumā vai jebkādu sieviešu ķibeļu gadījumā. Noteikti arī šo te emerģī spreju pat tīrā veidā var ņemt un tā kā tamponiņu lietot, ja? Timiāna ekstrakts arī izmanto sāpēm, sieviešu slimībām atkal, jo ginekoloģija tā ir ļoti, ļoti liela ķibele. Migrēnu, nervu slimībām, ja? Tātad, redzat, īstenībā šīs 12 zālītes ir saliktas ļoti, ļoti efektīvi, vai tas, ja cilvēks sāk lietot, viņš uzreiz arī redz to rezultātu. Kumelīšu ekstrakts, nu, ko mums pa kumelītēm runāt, kumelītes arī visi zina, kas arī ir topā. Pieneņu sakņu ekstrakts, varbūt mazāk es pati arī nebiju dzirdējusi, ko viņš dod. Viņš arī dziedina dažādus, īstenībā man negribas lasīt pat visas slimības, kādas te pieminētas, bet, tātad visas ādas kaitas, dažādas ādas saslimšanas, un palīdz balināt vasaras raibumus. Īstenībā es esmu sapratusi, tā kā šeit daudz tie pievienotie ekstrakti ir tādi, kas pret brīviem radikāļiem, pret visu iedarbību aizsargā. Dažreiz es praktizēju ne jau katru dienu, jo mēs viņu lietojam visur, kur gan matos, gan mutē, gan uz kāju ādu, jo arī, piemēram, sēnītes iznīcina un tam līdzīgi, ja? Bet droši var likt uz sejas ādas zem krēma, ja? Un eikalipta lapu ekstrakts tur ir klāt. Eikalipts arī mazina sāpes, pretiekaisumu un viegla iedarbība iznīcina dažādus mikrobus un ir pretvīrus līdzeklis, tāpēc tagad vēl joprojām jau varbūt ir vīrusu laiks, ja? Tāpēc es saku dažādi kaklu iekaisumi vai tam līdzīgi. Ņemat emerģī spreju nākamajā mēnesī no Vācijas sūtat, ja? Tad man bija ļoti interesanti, grūti bija pārtulkot no vācu valodas, bet beidzot atradu, ka ir tāds pasiona auglis, kurš Skajā ir bijis nopērkams, jo viņš ir dārgs, kaut kā 5 lati tas auglis maksā, un tāpēc Skajā pat viņu netirgo, nav pieprasījums, bet viņš ir izcils C un A vitamīnu avots un izlīdzina ādu un nomierina un aizsargā. Acīm redzot, vācieši zin, ko viņi dara, jo mums šai kompānijai ir speciāls institūts, kur strādā profesori un kur izgatavo šīs jaunās receptes. Un šai kompānijai 14 produkti, tāpēc alojas veras produkti ir vispār patentēti. Ja? Tas nozīmē, ka tas īstenībā ir ļoti, ļoti ekskluzīvi lietot tādu produkciju. Tad vēl ir salvijas ekstrakts. Salvijas ekstrakts arī nomierinoši iedarbība, mīkstinoši, atkal baktērijas iznīcina, neutralizē un izvada no šūnām dažādus toksīnus.
un normalizē ādas atjaunošanos. Ingvera saknes ekstrakts arī, es domāju, ingveru katrs zina, tas arī viņš palielina tieši asins riti un tonizē. Tad vēl ir gurķene, tā mazina iekaisums un reumatiskas sāpes, tā kā tiem visiem, kuriem sāp locītavas, kuriem sāp muguras. Protams, es stāstīšu citās skolās arī par citiem šiem te līdzekļiem, bet šo te var likt arī kā numur 1, tāpēc, ka viņš ir tik koncentrācijā tāds, kas uzreiz dod to iedarbību. Un tad vēl ir sarkanais sandalkoka ekstrakts. Tātad redzat 12 šie te ekstrakti, kas visi ir savienoti šajā te vienā pudelē. Pudelē ir 500 ml, un viņa, protams, man liekas, šobrīd man viņa jau iet uz beigām, pat kādas 3,5 mēnešus viņa jau man ir. Un es vienmēr, kā viņa beidzās, tūlīt sūtu atkal nākamo, jo, es saku, visur, kur vien var iedomāties, un ja mājās ir šāds pirmais palīgs, tad tu zini, ka tu vari būt droši par jebko. Tev, īstenībā, tas ir tā kā drošais daktars saikā sāp, ja? Lūk, tātad vēl tu redzēsi šo te artikulu numuru video beigās, tu redzēsi blogu, ej iekšā, tur lasi, mēs mēģinam viņu veidot atbilstoši latviešiem, droši var iet tālāk arī dziļāk mājaslapā, un noteikti vienīgā iespēja tev ir rakstīt man, tā kā mans vīrs ir pārstāvis, es vadu skolas, jo savādāk tu nevar kļūt ne par partneri, ne par pircēju šajā veikalā. Ir cilvēks, kas tevi piereģistrē, mēs palīdzam aizpildīt tev līgumu, nosūtam kompānijai, un pēc tam, protams, tu to visu dari patstāvīgi. Pēc, kad gribi, pēc kā gribi, un no Vācijas mēs esam atraduši arī piegādātāji, kas 2 reizes mēnesī šo preci piegādā. Protams, par to ir neliela papildus izmaksa, bet, ja tu sūtīsi šo te enerģijas spreju, jā, es domāju, tad mazajā kastītē, cik tur varbūt vēl transporta izdevumi, protams, kompānija paņems 2 eiro, lai viņi nosūtītu uz to noliktavu, kas ved uz Latviju, bet vienalga tas ir to vērts. Sazinies ar mums, raksti. Es zinu, ka latvieši ir kautrīgi, vienmēr ir jāpārdomā un no visa kā baidās, bet palasi atsauksmes un nekas nenotiek tāpat vien. Acīm redzot, ka tev šo produktu vajadzēja, tu biji domājis par kaut ko tādu. Man bija prieks ar tevi iepazīties. Uz tikšanās klātienē.